Esiet sveicināts valsts prezidenta kungs, ministra kungs, ekscelences, sējais 2025 dalībnieki un viesi, un sveiciens arī televīzijas skatītājiem. Mani sauc Reinis Ošnieks, un šo nozarei nozīmīgo vakaru uz skatuves pavadīšu kopā ar savu kolēģi Māru Sleju. Jau 32. reizi Zemkopības ministrija rīko konkursu, lai noskaidrotu labākos zemniekus, lopkopjus, zinātniekus, pārtikas ražotājus, jaunos apņēmīgos, ģimenes lauku sētās un visus tos, kuri savu darba mūžu velta Latvijas laukiem. Tie ļaudis, kuri neskatoties uz laikapstākļiem un arī direktīvām, kas šeit tad mainās, rūpējas par to, lai mūsu tauta būtu labi, veselīgi un gardi pādusi. Un tieši tāpēc es domāju, ka, lai kārtīgu enerģiju raidītu ne tikai šeit klātesošajiem, bet visiem, kas ir pie TV ekrāniem, paldies, ka jūs ticat Latvijas laukiem. Aplausi! Paldies visiem radiem, kaimiņiem, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbiniekiem un vienkārši aktīviem ļaudīm, kuri vēlējās, lai pamana tieši šos ļaudis, kuri ir pelnījuši būt par sējējiem. Un viņu vārdus darīja zināmus konkursa vērtētājiem. Jā, un milzīgs paldies žūrijas komisiju dalībniekiem, kuri vētīja, pētīja, vērtēja un atbalstīja labākos, atlasīja labākos un spožākos sējējus aizdītajā gadā. Es ļoti ceru, ka jums darbs bija ļoti grūts. Šodien mēs pasniegsim konkursu uzvarētājiem bronzā lietās sējēju skulptūras, kuras var redzēt aiz mūsu muguras. Tās diezgan smagas, vai ne? Jā, jāpabrīdina tiem, kas nāks un saņems, trenējieties. Un arī Zemkopības ministrijas sarūpētā naudas balvas 9 nominācijās. Nominācija komisija vērtējums nevienam no konkursa dalībniekiem, es ceru, vēl nav zināms, tāpat kā sabiedrības atzinības balsojuma rezultāti, jo balsošana noslēdzās vien pirms pāris stundām. Un arī šajā nominācijā uzvarētājs būs tikai viens. Bet kurš tas būs, to esat lēmuši jūs ar savām balsīm. Un šo balvu mums gādā konkursa ilgadējais draugs akciju sabiedrība Jaunpils Pienotava. Bet pirms godinām visus laureātus, aicinu savus novēlējumus teikt un aplausiem skanot uz skatuves sagaidām Latvijas Republikas zemkopības ministru Armandu Krauzi. Labvakar, augstu godātais prezidenta kungs, cienījamie sējējas laureāti, viesi. Šodien mēs godināsim labākos lauksaimniekus, labākos zinātniekus un citus, kas ir saistīti ar lauksaimniecību. Un es teikšu, ka tie ir cilvēki, kuri iedvesmo mūs visus, jo vērojot, kā viņi saimnieko laukos un ko viņi sasniedza, es domāju, jebkuram no mums gribētu saimniekot tieši tā. Bet šodien es arī gribu teikt, ka šis sējais ir īpašs. Īpašs tāpēc, ka šoreiz viņš ir kopā ar novada ražas svētkiem, un es sveicu arī visus uzvarētājus novada ražas svētkos ar labākiem Latvijas produktiem, tad bija vairāk kā 50. Vēl viņš sējais ir īpašs ar to, ka mums bija arī atvērta nominācija sējā, kur varēja visi balsot par kādu no izvēlētiem nominantiem, un gandrīz 50,000, 49,000 un kaut kas bija tie, kas nobalsoja. Un pēdējā ir vēsturiskā lieta. Mēs parasti oktobrī atzīmējām gan ražsvētkus, gan sējai, un es gribētu teikt, ka pirms 90 gadiem, 1935. gadā, bija pļaujas svētki. Arī oktobrī Koknesē, tai vietā, kur ir likteņdārs. Un toreiz uz šiem pļaujas svētkiem sabrauc 110,000 dalībnieki. Tā kā es novēlu, lai arī mums, tā kā mēs svinēsim 100 gadi šiem pļaujas svētkiem un sējējām, arī mēs svinēsim, teiksim, jau 42. sējai, lai būtu mums pulks 100,000 kaut kur Rīgā esplanādē. Lai izdevušies svētku šovakar jums. Bet tagad visus klātesošos aicināšu piecelties, lai godinātu Latvijas valsts himnu.
Paldies! Ieņemsim vietas un ķersimies klāt šī vakara pirmajai nominācijai. Un tā ir ģimene lauku sētā. Ģimene ir vieta, kur sākas stāsts un veidojas identitāte. Ģimene ir saknes, kas dod stabilitāti un spārni, kas ļauj lidot pretī sapņiem. Mūsu dižgars Imants Ziedonis reiz teica: pa īstam mēs sarunājamies tikai caur saknēm. Ir jārunā līdz savām saknēm, tad no savām saknēm uz otras saknēm, līdz viņa galotnei. Caur zemi jārunā. Un šīs ģimenes, kas piedalās sējējā, ir cieši ar saknēm savā zemē un novadā. Un tagad sagaidīšu mūsu ilgadējo kolēģi Dainu Bruņinieci ar aplausiem šeit uz skatuves. Kurš gan neatceras leģendāro raidījumu Es savai zemītei? Atzīšos, es paskatījos. Labvakar, prieks jūs satikt. Nāciet tuvāk. Man šķiet, ka nav nevienas tādas lauku ģimenes, kas nezinātu jūs, kuru nebūtu vērtēta ar jūsu vērīgo aci, jo jau gadiem jūs esat arī žūrijas loceklis un ļoti svarīgs cilvēks sējējiem. Man vēl nebija 2 gadi, kad pirmo reizi sāk rādīt televīzijā šo raidījumu. Nē, to es jums nejautāšu. Es jautāšu par šo pirmo nomināciju, kas ir ģimene, kas īstenībā ir Latvijas spēks, vai ne? Vispirms gribētu teikt, esat visi mīļi sveicināti šajos sējēja rudens ražas godos. Un īpaši es gribu sveicināt savus mīļos lauku ļaudis. Un jūs visus, kas esat šī vakara gaviļnieki, jo pateicoties jums, uz mūsu Latvijas galda atkal ir uzlikts viens tikko no krāsnes nācis, tāds smaržīgs un brūns no jaunās sējēja ražas cepts rudzu maizes klaips, kas dos spēku mums visiem. Tāpēc es saku jums visiem paldies. Jā, ja par ģimenēm, tad vispirms par sējēju. Es ar viņas lielos draugos, jo no 90. mēs jau ejam pa lauku ceļiem un celiņiem meklēdam tā spēka vietas. Un sējējs, manuprāt, ir visbagātākais cilvēks Latvijā. Jo tikai viņam vienīgajam Latvijas vērtību klētī ir šis milzīgais, pamatīgais ozolkoka apcirknis, kas ir pildīts ar zelta graudiem. Un katru rudeni, jau 32. gadu, viņš atkal nāk un tajā ieber veselu sieku zelta graudu. Un šie graudi esat jūs visi, un šie graudi ir arī mūsu šovasar satiktās 10 īpašās, fantastiskās, izcilās ģimenes. Un Imants Ziedonis, tu citēji Imants Ziedoni, Imants Ziedonis ir teicis tā, ka Latvija ir pilna mirdzuma, tikai mums jāļauj tam parādīties. Un, ja es drīkstu, es šodien gribētu lūgt visas mūsu ģimenes, visas mūsu satiktās ģimenes pieceļaties kājās, lai jūs var ieraudzīt visa Latvija. Un mēs jums uzgavilējam, lūdzu ceļaties kājās, lai Latvija redz savu mirdzumu. Tiešām liels paldies visām šīm ģimenēm un ar Dainu šiem brīnišķīgiem vārtiem. Mēs arī vēlamies iepazīstināt, kas tad šajā nominācijā šogad tika nominēti. Balvu mēs vēl nedosim, jo tā ir ļoti smaga. Vēlāk nedos. Jums jāpaliek, jā, un mēs tūlīt pat arī redzēsim ģimenes uz lielajiem ekrāniem. Un tātad šogad konkursā tika pieteiktas un vērtētas 10 ģimenes. Un tas ir Apsīšu ģimene, Mālpils pagasts, Siguldas novads. Pirskalnu ģimene, Salkrastu novads, Sējas pagasts. Galiņu ģimene, Variešu pagasts, Jēkabpils novads. Itsaku ģimene, Bauskas novads, Viesturu pagasts. Mozuļčiku ģimene, Kaives pagasts, Cēsu novads. Tāpat aplausus veltīsim Niedru ģimenei, Tukums. Purakalnu ģimene, Apes pagasts, Miltenes novads.
Purvinsku ģimene, Ogres novads, Ledmanes pagasts. Šekavu ģimene, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads. Ziemassvētki tuvojas, to mēs redzam. Un vēl Tēraudu ģimene, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads. Katra no šīm ģimenēm ir pelnījusi uzslavu un apbrīnu, bet viena pēc žūrijas domām ir vissaliedētākā un vislabākā. Tādēļ aicināsim Tainu pasniegt balvu nominācijā Ģimenes lauku sēta, un balvu iegūst. Ar aplausiem sagaidām šeit priekšā Tēraudu ģimene no Rēzeknes novadā. Tēraudu ģimene jau 3 paudzēs saimnieko viesunamā Zaļā sala, un Tēraudu ģimenes spēks slēpjas kopīgā darbā, saskaņā un cieņā. Tik kuplā skaitā viņš šodien ieradušies, un liels prieks redzēt viņus apņēmīgos labākos. Un tagad būs, protams, jāizdomā, kas pastāstīs par pieredzēto aizdītajā gadā un teiks arī uzvarētāju ģimenes vārdu. Protams, pirmais paldies ir jāsaka komisijai, kura izvērtēja mūsu draudzīgās ģimenes darbu, mūsu devumu sabiedrībai. Un šodien es no šīs skatuves gribu pateikt paldies savai ģimenei par to, ka mūsu bērni neatstāja mūs vienus ar tēti, nebrauca meklēt laimi pasaulē, bet palika kopā ar mums un veido mūsu Zaļo salu par vietu, kur ik viens ciemiņš ir gaidīts, kur mēs kopjam Latgales tradīcijas, kur mēs kopā svinam svētkus. Valsts svētkus, mēs esam katoļi, arī baznīcas svētkus. Mums ir izveidojušās skaistas ģimenes tradīcijas. Mēs, protams, kopā pavadīt brīvo laiku, ceļot un arī palīdzēt tiem, kuriem varbūt ir grūti. No pirmās kara dienas pie mums dzīvoja Ukraiņi. Un arī tie, kas šobrīd dzīvo Rēzeknē, mēs ar viņiem satiekamies, draudzējamies, palīdzam, cik varam. Un tās ir tikai dažas aktivitātes, jo mums patīk arī sportot, dejot. Un, kad atskan telefona zvans, un Renāriņš saka, vecmāmiņ, mūsu deju kolektīvs dabūja visaugstākās balvas, un mēs braucam uz dziesmu svētkiem. Es saku, mēs arī braucam. Atskan telefona zvans, Gustaviņš paziņo vecmāmiņā, vectētiņu, kad viņš ir ieguvis 1. vietu konkursā. Nu, kur nu vēl labāk? Paldies jums, bērni, ka jūs esat kopā ar mums. Un, protams, lielais paldies tiem ciemiņiem, kas apmeklē mūsu viesu namu, par tiem skaistajiem vārdiem, ko mēs saņemam, kas dod arī mums spēku iet tālāk, veidot mūsu uzņēmumu un darboties. Paldies visiem! Paldies jums sirsnīgs, un jūs pateicāt visu to, ko es nepaspēju. Lai sējais jums cauri paudzēm nes tādu īstu dzimtas sakņu sajūtu un notur jūs pie zemes visus 100 gadu. Aplaus vēlreiz. Tēraudu ģimene. Tik spēcīgs uzvārds. Ļoti spēcīgs un arī tik sirsnīgi. Paldies vārdi pašai ģimenei. Un paldies jums, Tēraudu ģimene, par lielo darbu, ko esat darījuši Latvijas labā, mūsu visu labā. Un paldies par tik sirsnīgo. Paldies, runa man asariņa saskarēja acīs. Domāju, šodien tas notiks ne reizi vien, jo sējais ir tāds sirsnības pilns pasākums, un to redzu arī jūsu skatītāju acīs, un ceru arī mūsu dārgie skatītāji televīzijā šo jūt. Rēzekne ar jums lepojas un sveiciens Rēzeknes novadam. Un īstenībā pateicoties sadarbībai ar koncertzāli Gors, Tēraudu ģimenes viesunamā ir palikušas vairākas kultūras pasaules slavenības, reka māja ir galva, vai ne? Tur pēc pasākuma varēs noskaidrot, kuras. Un ja reiz mēs par kultūru, tad laiks to baudīt un laiks priekšnesumam. Dziesma ar Aspazijas vārdiem, mūzika no animācijas filmas Sēd uz sliekšņa
pasaciņa. Māča, Auziņa, apdarē, daudz laimes vārdienā. Beāta Zviedre un Mārts Salziņš. Šķeltas lāsītes, zipsnī vēl no zālītes, vecas senas sirds sāpes, izgaronot vēseles, ritu, ritu piles plaukst, maija lietu lai cik augst, bērni aug un sarič augst, tādā lietu akmens plaukst. Mārcis Salziņš un Beāta Zviedre mani pilnīgi noteikti lika paceļot atmiņās par bērnību un jaunības gadiem. Brīnišķīga kompozīcija. Jā, un cik romantisks pēkšņi kļuva Hanzas Perons. Labi, mēs esam dzirdējuši vārdus, ka jaunieši mūkot prom no laukiem. Tā ir vai tā nav? Kā tur ir? Pamājiet ar galvu.
Te dalās domas. Tērauda ģimenē jau dzirdējām pateicības par to, ka neaizbēg uz tām ārzemēm. Bet, runājot par nākamo nomināciju, šādus skeptiskus izteikumus realitātē tomēr ir nācies dzirdēt. Un ir gan tādi jaunieši, kuri sirdis pieder laukiem. Un, ja skatāmies uz jauno zemnieku klubu, tur vismaz 2000 biedru, bet tādi, kuriem ir vecāku saimniecības vai jau savējās, tāda ir pat 2 reizes vairāk. Bet es aizdomājos, kas tad īsti ir jaunietis? Tādus, kā mēs redzējām jaunāko paudzu skatos, jā, bet man liekas, ka līdz 40 gadiem varētu uzskatīt par jaunieti. Jā, Reini, tu tā droši vari uzskatīt, bet es pavisam nesen lasīju 5 iemeslus, kāpēc laukos dzīve ir labāk nekā pilsētā. Tātad pirmais. Laukos kartupeļi aug labāk nekā pilsētā. Tas ir fakts, vai ne? Jā, laukos neslēgs ceļu satiksmei sakarā ar svarīgas personas vizīti. Piedodiet. Laukos visticamāk jūs neviens neapludinās no augšas, ja nu vienīgi Dievs. Un dzīvojot laukos var skaļi urbt, sienās, ducināt tehniku pēc 23 skaļi dziedāt, un neviens uz jums nākamajā rītā greizi neskatīsies, Reini. Māra 23 laukos jau guļ pēc kārtīga darba. Tas tiesa. Un vēl noslēdzošais iemesls laukos jūs varat celties ar gaļiem, turēt gaļus, barot gaļus un iet gulēt ar gaļiem. Iepšu laukos dzīve labāka. Labi. Nākamā nominācija ir par mērķtiecību un ticību sev. Jaunais, veiksmīgais zemnieks. Un kurš gan vēl labāk var pastāstīt par šo balvu, kā viens no 2021. gada šī konkursa sējais balvas ieguvējiem Lauris Ikaunieks no Latgales. Aicināsim Lauru šeit mums blakus un droši ar aplausiem sagaidām. Nāc tuvāk droši. Lauri. Tu 2021. gadā ieguvi balvu, un tu tikko biji sācis saimniekot savā jauniegūtajā saimniecībā, un es atceros, ka bija tāds teksts, man būs roboti. Kā ir ar tiem robotiem šobrīd, 2025. gadā? Taisnība tā ir, jā. Tā ir taisnība, un viņi ir veseli 2. Tie, kas tieši slauc govis, vēl ir barības piestūmē robots, tātad tas jau ir 3, un ceram nākotni tālāk arī varbūt paplašināties. Tu nodarbojies ar kaut kādu manifestēšanu, ka tev tik ātri tika tie roboti, vai tomēr tas ir liels un smags grūts darbs, bet tavi sapņi līdz ar to tiek piepildīti? Tas ir smags un grūts darbs tiešām, jo par šādu iznākumu, kāds ir dotajā brīdī, vai būs vēl tālāk, to es esmu sapņojis jau no mazām dienām, bet jā, laikam arī jāsaka jaunības trakums. Runājot par jaunību, Reinis bija sameklējis informāciju, ka arī mākslīgais intelekts ir kaut kas, kas pieskata tavas govis. Tā ir? To ir redzējis, man liekas, visa Latvija, jā. Pastāstīs man, kas nav to redzējis, jo man to tikai Reinis paziņošo, viņam ir mākslīgais intelekts. Īsumā, kā tas ir, kā viņas pieskata? Kā tu viņas pieskata ar mākslīgo intelektu? Bet piens ir dabīgais joprojām. Jā. Pagaidām. Piens ir baltā krāsā un dabīgs, un viss ir dabīgs. Mākslīgais intelekts tā viegli skaidrojot, pieskatā govis un rūpējas par viņu veselību, lai viņas neslimotu, lai viņām būtu labi, ērti. Un arī man būtu mierīgāka sirds, man nebūtu jālieto daudz un dažādas, varbūt ne tik labas lietas. Bet kā to var izdarīt? Iedod piemēru, pēc piena vai pēc analīzītēm? Pēc piena analīzēm. Programma nomēra visu, un ne tikai pēc piena analīzes, arī ar kamerām, dažādām kamerām, vērojot govs kondīciju. Tad tu varētu būt piemērs mūsu nominācijai jaunais veiksmīgais zemnieks, ka mākslīgais intelekts un tehnoloģijas ir veids, kā jauniešus ne tikai noturēt, bet atvilkt pat atpakaļ uz tiem laukiem. Ko tu saki? Laikam, ja es te esmu tā, tad jā. Liels paldies! Tad tagad ir laiks pienācis mums noskaidrot, kuri 7 pretendenti šajā konkursā tika vērtēti šajā nominācijā. Un tautas balsojumā par viņiem nobalsoja 8619 reizes. Un šie pretendenti bija Kristers Zajankovskis, Vircava, Jelgavas novads. Dāvis Upāns, Gulbenes novads, Stāmerienes pagasts Kalnienā. Atkal jāsaka daudz laimes. Beatrice Lemdota Pastarē, Sēmes pagasts, Tukuma novads. Raitis Blaums, Balvu novads, Rugāju pagasts.
Lauris Ikstens, balvu novads Bērspils pagasts. Mārtiņš Taukuls, Rēzeknes novads Gaigelavas pagasts. Žanis Agafonovs, zemnieku saimniecība Cerībā, Rēzeknes novads Ozolmuižas pagasts. Starp citu, ļoti interesanti, ka liela daļa šo nominantu ir no Latgales, bet kurš iegūs to balvu un no kura novada? Ir kaut kāda skaidrība, kāpēc no Latgales tik daudz? Kāpēc no Latgales? Nē, nav tik skaidrība. Protams, es gribētu, ka būtu no Latgales. Jā. Nu, to mēs tūlīt uzzināsim. Es tev sākumā iedošu balvu. Droši dodies uz skatuves centru, lai mēs redzētu šīs nominācijas uzvarētāju. Un jaunais veiksmīgais zemnieks balvu iegūst puiši. Piedodiet, Beatrice Laimdota Pastare no Sēmes pagasta Tukuma novadā. Beatrice savā saimniecībā nodarbojas ar lopkopību un putnkopību. Viņa nākotnē redz savu ģimenes saimniecību kā modernu un pašpietiekamu biznesu, kur arī studentiem gūt prakses pieredze. Ar aplausiem vēlreiz sagaidām Beatrice Laimdota Pastare no Sēmes pagasta Tukuma novadā. Tiešām no sirds apsveicu Beatrici. Mēs arī esam jauno zemnieku klubā biedri kopīgi. Un es priecājos par to arī, ka šo balvu iegūst arī lopkopis savā ziņā. Un kā pirmie teica Reinis, ka šī balva ir ļoti smaga, es teikšu mums visiem šiem cilvēkiem, kas saņem šo balvu, viņa ir viegla, jo mēs esam gājuši caur smagu un sūru darbu. Labvakar visiem! Vēlos pateikt, ka esmu ārkārtīgi pagodināta šodien stāvēt jūs priekšā un saņemt šo apbalvojumu. Drausmīgi satrauksies, man liekas, pilnīgi kleita trīt. Bet, jā, pagaidiet mirklīti. Šodien esmu īpaši pagodināta būt latviete, būt saimniece savā zemē un būt arī jaunā lauksaimniece. Un noslēgumā dod Dieviņ kalnā kāpt, ne no kalna leņā. Paldies! Paldies un vēlreiz apsveicam Beatrici ar šo iegūto balvu. Nu, tagad ir skaidrs, kāpēc tā jaunatne nepamet tos laukus. Bet aktīva sociālo mēdīju satura veidotāji var nospēlēt šo to arī uz klavierēm. Arī mūzika ir tuva, daudzpusīgs cilvēks, tā kā turpina darīt to, ko tu mīli, un arī sociālajos mēdījos ir gana daudz jauniešus spējusi uzrunāt. Bet tagad laiks nākamajai nominācijai. Nākamā nominācija – Gada līderu projekts vietējā rīcības grupā. Reini, es atzīšos, man te ir neliela neskaidrība. Es līdz galam nesaprotu šo nomināciju. Varbūt mēs varam pajautāt kādam līderim. Droši jautā man. Reini, kādam industrijā saistītam līderim. Okay, tad noformulē lūdzu jautājumu. Labi, tagad sagaidīsim šeit priekšā Latvijas mazpulku padomes priekšsēdētāju Lindu Medni. Ko gan šie mazpulki nozīmē? Tas var atsalīdzināt ar jauniešu saimu? Mēs arī pieņemam lēmumus, jā, bet mazpulki ir tie bērnu un jaunieši visā Latvijā, kas mācās darbu un galu galā beigās izauga par atbildīgiem vietējās kopienas locekļiem. Bet es saprotu, ka tas nav nekas jauns, jo pirmie mazpulki veidot jau pagājušā gadsimta 30. gados. Tieši tā, mēs pagājušo gadu atzīmējām 95 gadu jubileju organizācijai. Labi, un jaunieši to saprot, novērtē, ko tas nozīmē un kāpēc ir svarīgi iesaistīties arī šodien? Tā kā es gribētu teikt, ka dati runā par sevi, un ja mēs joprojām esam lielākā bērnu un jauniešu organizācija Latvijā, tad es teiktu, ka tas ir svarīgi. Un patiesībā jo īpaši svarīgi laukos, kur
teiksim godīgi, šobrīd arī tās iespējas ir ierobežotākas. Mums nav tā kā pilsētā, kur mēs varam izvēlēties, uz kuru kafejnīcu iesim vai kuru izklaides vietu apmeklēsim. Mums ir jādara pašiem, un tad es teiktu, ka mazpulcēni ir tie, kas dara paši un nodrošina, ka laukos ir iespējas gan pašiem, gan arī apkārtējiem. Un arī pati nākat no mazpulcēniem, vai ne? Jā. Kā toreiz bija un kā tie atšķirās šodien, un varbūt kādu varētu pasveicināt, kur jūs katrs esat nonācis no tās vides? Mani vienaudži ir gan ārsti, gan politiķi, gan ļoti daudz dažādu nozaru pārstāvji, un jāsaka, ka tajā laikā atšķirība no tā laika bija, ka man mazpulkos iespēju aizbraukt uz ārzemēm, tas bija kaut kas ko es tiešām izmantoju un novērtēju, ka man ir iespēja doties kaut kur tālāk, redzēt tālāk, iepazīties. Jāsaka, tas ir nedaudz pamainījies, un tad, kad es saku šī brīža jauniešiem, ka mēs varētu aizbraukt, piemēram, uz Slovākiju, viņi saka, man būs brīvdienas Balī. Tad tāds samērīgums bišķi zūd, bet tas, ko es varu teikt, kas joprojām ir vērtīgi, mūsu pasākumi notiek visā Latvijā, dažādos reģionos, piemēram, vēl vakar mums bija fórums Liepājā. Pagājušo nedēļu mēs bijām Kārsavā, nometni mums bija Rugājos, un tā ir lieliski iespēja gan vecākiem, gan vadītājiem, gan bērniem un jauniešiem aizbraukt uz šīm mazajām vietām, kas, es teiktu, nebūtu turisma galapunkts numur 1. Un apceļot mūsu valsti, redzēt, cik mēs esam bagāti, cik skaisti un patiesībā cik vareni. Cik liela nozīme šajā nominācijā ir tiem līderiem, kas arī pamāca un atbalsta gan tos jauniešus, gan varbūt kādu, kam nepietiek drosmi uzsākt pašam vai zināšanas uzsākt pašam? Milzīga nozīme ir līderim, milzīga nozīme ir cilvēkam, kurš ap sevi pulcē šos bērnus un jauniešus. Un mēs skaidri redzam, ka tie mazpulki, kuri Latvijā ir spēcīgi un lieli, un tādi nav daudz, tur ir spēcīgs līderis, kurš spēj ne tikai parādīt, tu darīsi to, vai mēs tagad darīsim tā, kurš spēj sadzirdēt un patiesībā ļaut šai bērnu un jauniešu idejai īstenoties, realizēties, un cilvēks ir līdzās, es teiktu pat vairāk neredzams, bet viņš atbalsta. Viņš atbalsta šo jaunieti, ļauj kļūdīties, kas ir svarīgi, un tādējādi mācīties, bet arī stiprina, un ja ir šīs kļūdas, tad patiesībā arī iedrošina, ka kļūdīties ir cilvēcīgi, un es teiktu, ka tā ir viena liela pievienotā vērtība visiem līderiem, arī es domāju, kas būs mūsu nominanti, ka stipri līderi ir tikai tie, kas kļūdās un no kļūdām mācās. Un ar šiem Lindas vārdiem, man šķiet, mēs varam tagad iepazīties tieši ar tiem līderiem, bez kuriem šis te līderprojekts nebūtu iespējams, jo tieši viņi ir tie, kas atbalsta un notic idejai, kas iespējams ir ļoti, ļoti vērtīgi, lai tā nonāktu pie mums un veidot mūsu sabiedrību daudz labāku. Un tie ir tie atslēgas vārdi. Man liekas, ka mūsdienās tā sociālo mediju vide rada priekšstatu, ka neviens nekļūdās, vai ne? Tāpēc nāciet un droši kļūdieties. Bet labi, iesim uz priekšu un laiks noskaidrot šī gada konkursa dalībnieks un projektu, kas ir vērtīgākais šogad. Kurš iegūs sējēju balvu? Šogad konkursā tika pieteikti un vērtēti 15 pretendenti. Par tiem tautas balsojumā balsoja 18,886 reizes. Jūs nepārklausījāties, gandrīz 19,000, un nominanti bija Sijā JK Timber, biedrība Ziemeļlatgales partnerībā. Sijā Organic Produkts, biedrība Lūdzas rajona partnerībā. Sijā Vicard Service, biedrība Rēzeknes novada partnerībā. Ieva Langrāte, publisko un privāto partnerattiecību biedrība Zietzeme. Patrik Jan Gulbinskis, biedrība partnerība Kaimiņi. Individuālais uzņēmums Morfijas, biedrība partnerība Laukiem un Jūrai.
Sijā Revima, biedrība Preļu Līvānu novadu partnerība Kūpā. Sijā Pronatural biedrība partnerība Daugavkrasts. Sijā Mežurgas, biedrība Vidzemes lauku partnerība Brasla. Sijā Bruze, biedrība lauku partnerība Lielupe. Sijā Celmu maize, biedrība Darīsim paši. Sijā Veco dēļu dekors, biedrība Saldus rajona attīstības biedrība. Sijā Grillhausen Hotel Pernigelē, biedrība Jurkantē. Sijā Vēju aģentūra, biedrība Liepājas rajona partnerība. Un visbeidzot, Sijā Vaizmīl, biedrība Satekā. Lindai tagad būs tas uzdevums aiznest šo smago, bet brīnišķīgo balvu līdz pat centram, lai mēs noskaidrotu, ka nominācijā Gada līderu projekts vietējā rīcības grupā uzvarētājs ir Sijā Organic Produkts biedrība Ludzas rajona partnerībā. Aicinu uz skatuves saņemt balvu Zandu un Gunti Trukšānus no Sijā Organic Products un biedrības Ludzas rajona partnerība pārstāvi. Ģimenes uzņēmums, kas tic veselīgai un vietējai pārtikai ar mērķi pievienot lielāku vērtību tam, kas ar mīlestību izaudzēts pašu saimniecībā. Man ir milzīgs prieks jūs redzēt arī šonedēļ. Mēs tikāmies Kārsavā pagājušajā nedēļā, un tiešām šie divi jaunie cilvēki ir īsti līderi, kuri ražo ļoti garšīgas garšvielas. Es apsveicu jūs. Labvakar visiem. Nedaudz uztraucos. Paldies. Paldies Ludzas rajona partnerībai, ka viņi mūs izvirzīja šai nominācijai, jo saņemt sēju, tas ir augsts pagodinājums dēļ mums. Un, tiešām paldies, un runājot par tām kļūdām, esam kļūdījušies ļoti daudz, vēl joprojām kļūdamies, un arī gaidam tās nākošās kļūdas, jo mēs no viņām mācamies, un arī jau vairs nebaidāmies kļūdīties, ja agrāk baidījāmies, domājam, ka tik nekļūdīties, tad tagad tieši otrādi dodiet tik tos punus mums uz priekšu, jo tie padara mūs visus labākus, un tiešām ir liels gods būt šeit, starp jums visiem brīnišķīgiem, darbīgiem cilvēkiem. Paldies jums liels! Liels paldies Zandai un Guntim no Sijā Organics Produkts. Man šķiet, ka brīnišķīgi vārdi par kļūdām, jo kļūdas tikai bagātina. Jā, un tad, kad kļūdamies, tad droši piešaujam kādu garšvieliņu, kādu pipariņu, un tad tās kļūdas tādas mazākas liksies, vai ne? Jā, bet padomāt par šo jautājumu mēs varēsim muzikālas pauzes laikā, lai skan latgaliešu tautas dziesma Seika moza meitenītē. Izpilda Kristīna Kalniņa un Edgars Kārklis. Seika moza meidīnīte, lēlu puisi dāmonija, lēlu puisi dāmonija. Kas skaidēja nādzīvoti, kas skaidēja nādzīvoti, opolai meidīne, opolai meidīne. Niku ceņi tīsu brosa, niku ceņi tīsu brosa, ni piemeni goru zeņu, ni piemeni goru zeņu.
kas jaunami puisanami, kas jaunami puisanami. Štin videi telai pojūti, štin videi telai pojūti, citu sēdi staigājoti, citu sēdi staigājoti. Puisēti caur sproteņus, tev puisēti caur sproteņus, caur to vecāpurēt, caur to vecāpurēt. Tu movi tu meiteņu, tu movi tu meiteņu, kas uz tevi nādumu, kas uz tevi nādumu. Kas par enerģiju, kas par dzīves mīlestību caur mūziku tikko izskanēja. Brīnišķīgi. Es tā aizdomājos, cik Latvijā būtu apēstas cepures. Parasti der uz cepuru apēšanu, tā kā kaut ko pilnīgi nereālu un traku kāds kaut ko sola izdarīt. Jo pirms 30 gadiem kādam teikt, ka mākslīgais intelekts pieskatīs manu govju ganāmpulkni, es domāju, ka daudz būtu gatavi sadarīt. Bet mūsdienās jau ir tā, ka tas padoms, informācija ir rokas stiepiena attālumā, bet tā kā jāsāk darīt, tad ir jau nedaudz cita lieta. Tā jau tā kopējā noskaņa ir, ka mūsdienās visi gudri. Bet interneta sakām vārds saka tā, nedodiet man labu padomu, iedodiet man labāk labu ēdienu. Tas ir par mani, tas tiešām ir par mani, bet kā lai mēs zinām, ka ēdiens ir labs? Jo īsāks un pārskatāmāks ceļš no vietas, kur ēdiens ir radies, un tas nonāk līdz manam galdam, jo tādā veidā es domāju. Ir taisnība, nav taisnība? Manuprāt, ir taisnība, bet tad jau sanāk, ka ir tikai viens īstais variants – ražots Latvijā. Nākamā nominācija – gada uzņēmums pārtikas ražošanā. Aicinu uz skatuves Latvijas basketbola valsts vienības un VF Rīga kapteini Dairu Bērtānu. Dairis ir spēlējis dažādās pasaules malās. Čau, prieks tev redzēt. Un ēdiens ir jūsu degviela. Kurā valstī tu tā atceries, kur viss tāda nopietnākā loma ir pievērsta tieši ēdienam, diētai? Jā, es teikšu, ka gan Eiropā, gan Amerikā spēlējot augstākajās līgās, gan NBA, gan Eirolīgā, profesionālos klubos ļoti pievērš tam uzmanību. Un diēts ir viens, otrs. Es domāju, ka man laikam pašam vistuvāk ir bijis Itālijā, Milānā spēlējot, jo tur itāļu ēdiens ir vienkārši. Viņš ir super vienkārši, bet viņš ir fantastisks. Bet es gribētu piebilst, ka nekas nestāv klāt mūsu pašu latviešu ēdienam, jo dzīvojot ārzemēs vai tu nospēlē sezonu, atbraucot mājās, negribās neko vairāk kā tikai māmas ceptās karbonādes. Karjeras laikā mums ir bijis tā, ka mēs arī kaut kur vienā valstī, nepieminēšu tās vārdu, bet austrumos gana tālu bijām, ielidojām, tur bija, man liekas, 4 vai 5 no rīta, un mums pasniedza brokastīs vēl tādas augstus cīsiņus, un tur var redzēt, ka tā plēvīt noplēst, tur vēl iegravējums ir redzams. Grūti pat bija kaut ko tādu nogaršot. Tu noteikti esi arī dažādas brīnumus karjeras laikā nogaršojis, vai ne? Bet Latvijā ir vislabāk.
Latvijā, protams, ir vislabāk. Un ierunājos pēc īsiņa, man kaut kā uzreiz atnāca atmiņā, kad kaut kur plus mīnus arī tajā galā, par ko tu runā, ir, ka tev vakariņās, tev nākamā dienā spēle, kārtīgi jāpēd vakariņas, un tev atnes vistu, kur izskatās, ka ir visticamāk dabīgā nāve aizgājusi pēc maratona noskriešanas, kur tu nekādīgi nevar viņu saēst. Tā kā ir bijuši kontrasti, jā, ir bijis ļoti labi, un, protams, ir arī šādi. Mēs ļoti atvainojamies TV skatītājiem, ka šobrīd ietur vakariņas. Bet par sportu, profesionālu sportu, un ne tikai, arī tautas sportu vai tavā gadījumā arī Brāļu Bertānu basketbola skolu un vietējo uzņēmēju atbalstu. Es saprotu, jums ir Kambučas veiksmīgs stāsts, cik tu ļoti svarīgi redzi to sadarbību starp ražotājiem un sporta organizācijām. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, un droši vien, ka sadarbības starp ražotājiem ne tikai sporta organizācijām, bet vispār kā ražotāji vai uzņēmēji, kas var palīdzēt, un mēs viens otram varam palīdzēt. Tas ir ļoti svarīgi, un šajā gadījumā prieks, ka Rūdīs Kombuča no katras bundžiņas, kas bija, varbūt jūs esat pamanījuši tādu basketbolu simboliku, basketbolu bumbas veidā, no katras pārdotās ziedo 10 centus mūsu bērnu basketbola skolai. Un tādā veidā es ceru, ka varbūt neliela, bet ļoti svarīga palīdzība tam, lai nākotnē būtu mums nākamie izlases spēlētāji un man būtu uz ko skatīties. Man šķiet, šis ir brīnišķīgs piemērs, ko Dainis pieminēja, un tāpēc man šķiet tagad ir īstais laiks ķerties, lai iepazītos ar šī gada konkursa dalībniekiem nominācijā Gada uzņēmums pārtikas ražošanā. Tā arī mēs speciāli iedēlu, viņam ir interesantāk stāvēt, var patrenēties, tā kā maza hantelīte. Bet, protams, tas ir lieliski, ka varam atbalstīt Latvijas uzņēmējus, Latvijas produkciju un vienlaicīgi arī Latvijas sportu. Šogad konkursā tika pieteikti 8 pārtikas uzņēmumi. Akcijas sabiedrība Tukuma, piens, zīmols, baltais. Uzņēmuma lielākais lepnums ir piens, vienkāršs, bet neaizstājams pamats, no kura veidojas visa pārējā produkcija. Sijā Furious Foods, Ogres novadā bāzēts uzņēmums, kas ar aizrautību rada burgerus, desiņas mērces un uzkodas ar no augu valsts produktiem. Zemnieku saimniecība Kaņepītēs. Bioloģiski audzēti graudaugu, pākšaugu produkti no Valmieras novada. Zemnieku saimniecība Celmi, piena produkti un garšīgi mājas sieri no Codes Bauskas novads. Akciju sabiedrībā Smiltenes piens, šodien top 1 siera tirgotājs Latvijā un vienīgais, kur tiek gatavots ekskluzīvais Latvijas siers. Sijā Zekans, zīmols pupuči no Zemgales, kas ražo uzkodus no pupām un citiem pākšaugiem. Akciju sabiedrība Ķekava Foods, vadošais putnu gaļas produktu ražotājs Latvijā, kurš savas ražošanas platformas uztur Ķekavas novadā, kā arī Bauskas novadā un Rīgā. Sijā Baltic Dairy Board, piena produktu ražotājs Bauskas pusē. Dairi, var doties laukuma centrā, jo pavisam drīz būs jānoskaidro un arī uzzināsim, kurš ir gada uzņēmums pārtikas ražošanā. Dairi, visu vai neko? Kā tur sportā saka? Visu vai neko. Akciju sabiedrība Ķekava Foods. Ķekava Foods moto – labāks ēdiens labākai nākotnē. Uzņēmums to īsteno uzrunājot klientus ar devīzi vistu vai neko. Un tas izdodas jau vairāk nekā 55 gadus. Jā, man tiešām liels prieks, ka Ķekava Foods vai Ķekavas vistiņas, kā mums gribās teikt, ir ieguvuši šo balvu, jo Ķekavas uzņēmums jau pēdējos gadus atbalsta arī mūsu Latvijas basketbola izlasi, un mēs, kā jau runājām iepriekš, sadarbojamies. Un jā, milzīgs prieks, apsveic un vistu vai neko. Balvu vai neko šobrīd. Paldies.
Labvakar, augsti godātais valsts prezidenta kungs, ministra kungs, labvakar visiem. Šis mirklis ir ārkārtīgi saviļņojošs un gribas teikt ļoti daudz paldies un visiem. Esmu patiesi pagodināta uzņēmuma Tekau Foods vārdā saņemt šo te apbalvojumu. Šis ir nozīmīgs novērtējums mums, gan kā uzņēmumam, gan visam kolektīvam, komandai un cilvēkiem, kas katru dienu ar profesionalitāti, augstu atbildību un iedvesmu rada produktus, ar kuriem mēs varam lepoties. Mēs kā Ķekava jau vairāk kā 55 gadus pārstāvam Latvijas pārtikas ražotāju tradīcijas, vienlaicīgi lūkojoties arī nākotnē, kvalitātē, inovācijās un ilgtspējā. Milzīgs paldies komisijai par augsto novērtējumu, Zemkopības ministrijai par novērtējumu, ticību un atbalstu putnkopības nozarei. Paldies visai komandai, kas ikdienu dara darbu ar lielu aizrautību, uzticību un tic mūsu kopīgajam mērķim. Protams, paldies arī sadarbības partneriem un klientiem, kuri mūs atbalsta un sadarbojas ar mums, kas ļauj mums arī augt un attīstīties. Šī balva ir gan kā pateicība par paveikto, gan nenoliedzam arī iedvesmu darboties tālāk ar pārliecību un atbildību kā līdz šim. Paldies visiem, kas ir daļa no šī mūsu kopīgā ceļa. Paldies! Paldies laureātiem no Tekau Foods un, protams, arī Dairim Bērtānam. Mūsu nākamā nominācija būs zinātne, prakse un inovācijas. Zinātnē vienlīdz svarīga ir teorija un prakse. Jau Voltērs sacīja, ka teorijas ir līdzīgas pelēm. Tās izskrien caur 9 alām un var iestrēgt 10. Bet ir prakse, kas to pārbauda, un cik atklājumi ir inovatīvi un vērtīgi lauksaimniecībā, to nosaka konkursa sējējs žūrija. Protams, jo žūrija vadās pēc Einsteina priekšrakstiem. Radošums ir jaunu lietu izdomāšana, inovācija ir jaunu lietu radīšana un prakse to pielietošana. Un to apliecina visu 3 šā gada konkursa sējējas dalībnieku pētījumu, un tieši tāpēc tagad laiks pievērsties ekrānam. Māra? Pirmais nominants. Zinātņu doktors Vitālijs Radenkovs, produkts augļu šķiedvielu bumbiņas, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes dārzkopības institūts, 100% dabīgas ar izcilām īpašībām, zinātne ar garšu. Un bez pievienota cukura. Irina Sivicka, promocijas darbs Raudenes ģenētisko resursu izvērtējums Latvijā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Darba mērķis izvērtēt Latvijas garšaugu ģenētisko resursu kolekcijā esošos Raudenes klonus, lai atlasītu saimnieciski nozīmīgākos turpmāko kultivēšanai. Un pētnieku grupa zinātņu doktori Pāvēl Gornas, Dālija Segliņa, maģistra Inga Mišina, bakalaurs Elisa Sipiniece un Ieva Miķelsone. Pētījums asinszāles jaunatklāts E-vitamīna resurs Latvijā. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte dārzkopības institūts. Pētnieki atklājuši, ka asinszāle var būt perspektīvs vietējais E-vitamīnu ieguves avots, kas nākotnē var tikt izmantots uztura bagātinātājos un farmācijas produktos, radot jaunas iespējas lauksaimniekiem. Bet pirms mēs noskaidrojam uzvarētāju. Uz skatuves aicinām Zemkopības ministru Armandu Krauzes kungu, lai nedaudz aprunātos. Pirms mēs nosauksim 2025. gada sējējas balvas ieguvēju zinātnē, praksē un inovācijās. Labvakar! Mēs šeit redzam, manuprāt, tas ir milzīgs darbs, kas gadu gadiem paliek tā kā nedaudz aizkadrā, ka tā ir tādā nākotnes vārdā, bet cik svarīgs ir šī sadarbība nozarei ar zinātni? Ļoti svarīga, jo jebkurš lauksaimnieks, sāksim ar augsni, uzdod jautājumu, kā man labāk mēslot, kas tai augsnē ir, vai tikai slāpeklis, fosfors, kālijs vai mikroelementi. Mēs varam iet tālāk pie lopkopības, ja mēs gribam piena produktus, sieru, proteīns vajadzīgs. Kā to proteīnu dabūt?
šķirstam grāmatu vai arī skatāmies, ko zinātnieki pētījuši. Un visbeidzot jau arī no tā, kas uz galda mums ir jāpaskatās, kā to vislabāk sagatavot, lai garša ir, lai arī produkts glabājās, un tur bez zinātniekiem neiztikt. Un te jau, ko mēs redzējām, tie ir burvīgi produkti un vajadzīgi pētījumi. Es, piemēram, nezināju tādu par asinszālēm, tā kā būs vairāk vasarā jālas, bet varbūt, ka taisni jākonsultējas ar zinātniekiem, pašam jāaudzē. Vai ir daudz šādu prasību atbalstīt zinātni? Mēs redzam, jūs uzzinājāt tikko, bet noteikti ir cilvēki, kas jau strādā pie sevi interesējošām lietām vai sadarbojas ar lauksaimniekiem ar viņu radītiem jautājumiem, kā labāk dzīvot tieši konkrētā, nozarē. Jebkurai nozarei man liekas, ka vajag cieši sadarboties ar zinātniekiem, jo bez tā jau neiztiktu. Un viena laba lieta, ka mēs kā zemkopības ministrija arī nākamgad esam finansējumu saglabājuši tādā pašā apjomā, neskatoties uz to, ka jātaupa. Brīnišķīgi, par to mums visiem ir prieks, jo, protams, vienmēr pamats ir arī tam, vai mums ir ienākumi, vai mums ir atbalsts pietiekams, lai veiktu visas šīs te inovācijas, un man liels prieks, ka tagad mēs varam paziņot, un jūs droši varat doties, lai pasniegtu šo balvu, tuvāk skatuvei centrā. Nominācijā Zinātne, praksē un inovācijās uzvarētājs ir pētnieku grupa zinātņu doktori Pāvēl Gornas, Dālija Segliņa, maģistra Ingra Mišķīna, bakalaurs Elisa Sipiniec un Ieva Miķelsone ar pētījumu Asinszāles jaunatklāts E-vitamīna resurss Latvijā. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Dārzkopības institūts apsveicam. Apsveic uzvarētājus un rauj man iespēju uzreiz jau uz konsultācijām pierakstīties. Labvakar visiem. Liels paldies. Viens no maniem kolēģiem teica, Pavel, teikt tikai paldies, tā nebūs pietiek. Tev vajadzīgs sagatavoties. Tas nebūs smeklīgi. Tāpēc es sagatavoju, ka mums ir 3 minūtes. Mums ir. Lasīšu. 3,5 varianti. Paldies. Tāpēc, ka sagatavojāties. Asinszāles ir zināmam jau kopš senās Grieķijas laikiem. Ir liels prieks apzināties, ka šī ārstnieciskā vērtība ir lielākā nekā tik uzskaties iepriekš. Tomēr uzskatu, ka mēs varējām paveikt vairāk. Tāpēc mēs turpināsim. Steve's Jobs reiz teica, tu nevari savienot punktus skatoties uz priekšu. Tu vari tos savienot tikai skatoties atpakaļ. Tāpēc tev ir jātic, ka šie punkti kādā brīdī savienosies tavā nākotnē. Manuprāt, līdzīgi ir arī šo Asinszāles projektu. Pirmā saskarsme ar Asinszāli man bija 5 gadu vecumā, dienā, kad mana vecmāmiņa mani pirmo reizi ar šo augu iepazīstināja. Mani vecāki vienmēr atbalstīja mani ceļā uz zinātni. 2010. gadā es satiku savu sievu latvieti, un tā esmu Latvijā jau 15 gadus. Vēlāk Dālija Segliņa mani aicināja pievienoties Dārzkopības institūtam, un es arī priecību varu teikt, ka bez viņas es šodien nebūtu šeit kopā ar jums, un es visticamāk nebūtu arī Asinszāles projektā. Nekas nebūtu sanācis arī bez manu sapņu komandu līdzdalības. Es arī pašas idejas, kā rādās no viena prezentācija. Kā vēstā kādā afrikāņu parunā, ja vēlies iet ātri, ej viens, bet ja vēlies tik tālu, ej kopā. Es nedaudz papildināšu. Kopā arī ne tikai tik tālu, bet arī kļūt par labāku sevi versiju.
Es esmu pateicīgs ar saviem kritikiem un sev, kā izdevās īstenot savu ideju. Kā mēdzā teikt Kobe Bryants, ja tu pats netici sev, neviens cits to nedara tava vietā. No beigumā vēlos teikt Džimā Ronā vārdiem. Dzīvē nevienmēr dot tev to, ko vēlēties, bet tā dot tev to, kā tev vajadzīgs, lai tu augtu. Liels paldies visiem! Apsveicam uzvarētājus nominācijās Zinātne, praksē un inovācijās. Liels jums paldies par jūsu darbu, lai attīstītos un redz, kā kaut kas jauns katru gadu tiek atklāts, un man šķiet šis tiešām brīnišķīgs atklājums, kas, protams, bija pelnījis šo te lielisko balvu. Plus vēl E-vitamīna deva mums visiem caur skaistu uzrunu. Labi, vai zināt, ko latīniski nozīmē pluvialis apricārijā? Sējai balvu tikko gandrīz varējāt dabūt. Neziniet. Tas ir dzeltenais tārtiņš, tas ir putniņš, ko Kurzemē devēja par leišu vistiņu. Un tam savulaik dzejoli veltījusi Vizma Belševica. Tas ir tas pats, kas apdziedāts Imanta Kalniņa dziesmā Dūdieviņš. Šovakar burvīgo dziesmu izpilda Mārcis Auziņš. Un ļaujiet minēt Mārča Auziņa apdarē.
Brīnišķīgais Mārcis Auziņš ar Dūdieviņu un Reinis. Diemžēl aizkulisēs dziedāja līdzi, varbūt diemžēl, bet šī tiešām bija brīnišķīga apdare. Un es domāju, ka neviens gan skatītājs, gan arī klātesošais dziedāja vārdus līdzi. Par laimi, jāsaka, par laimi. Tevi nedzirdēja par laimi. Mārcis Auziņš ir autors mūzikai slavenajam raidījumam Zemes stāsts. Es domāju, ka daudzi no jums atcerās stāstus par sevi vai kādu kolēģu veikumu kādā citā Latvijas novadā. Bet mēs iesim uz priekšu. Mēs iesim uz priekšu, un man tev, Reini, uzreiz ir kontroljautājums. Vai tu zini, ko nozīmē uz pārtikas produktu iepakojumu, un vai jūs zināt, es domāju, ka jūs noteikti zināt, tu ieraugi mazu zaļu lapiņu, kas veidota no baltām zvaigznēm. Tas nozīmē, ka es veikalā esmu bez bērniem aizgājis, un man beidzot ir laiks kaut ko paskatīties, kas tur rakstīts virsū uz tā produkta. Tad, visticamāk, jā. Bet, ja nopietni, jā, tad noteikti tas ir ne tikai garšīgs, bet arī veselīgs produkts, kurā ir ražošanas procesā audzētu un iegūts saskaņā ar dabas ritmiem, vai ne? Jā, tu ļoti precīzi noraksturoji, jo nākamā nominācija ir stāsts par līdzsvaru starp dabu un cilvēku, un tā ir bioloģiskā lauku saimniecība. Bet, Reini, man tev ir vēl viens jautājums. Vai tu zini, cik daudz pūļu un negulētu nakšu īstenībā prasa, lai izaudzētu šādu pārtiku, pārstrādātu to un iegūtu šo zīmi? Noteikti, ka nezinu. Atbildes nav, bet es zinu, ka daudz labu lietu rodas pēc ilgām pūlēm, ka neviens neskaita stundas un arī neguļ naktis, vai ne, Māri? Jā, tā ir. Nu, jā. Bet mēs noteikti zināsim, kam pajautāt. Un ar aplausiem sagaidīsim ķelmēnu vadītāju Rūtu Mūrnieci. Un arī ķelmēnu maizi rotā šī zīme. Labvakar. Par ķelmēnu maizīti esmu dzirdējis arī ārpus Latvijas robežām, bet par šīs te zīmītes it kā tāds nieciņš vien ir, bet cik grūts darbs jāiegūt, lai arī to noturētu ilgi, jo ilgi? Jā, man nu diena ir lepnums par to šobrīd šeit būt un vēstīt. Par to, cik tas ir viegli vai grūti noturēt. Man mamma, es sākšu ar to, ka tad, kad mēs dzirdam bioloģisks produkts vai bioprodukts, bieži vien ir asociācija, ka daudz ko nedrīkst lietot, izmantot, darīt, viss kaut kas, ko nedrīkst likt klāt. Bet man mamma, kas bija ceptuves radītāja, viņa teica, ka kvalitāte nekad nevar būt kompromiss. Līdz ar to ir jāliek lietā patiesībā jau pieminētā zinātne, tehnoloģijas un citas lietas, lai īstenībā panāktu foršu un ilgtspējīgu un jēdzīgu rezultātu. Tā kā tas ir tiešām tāds darbs, kas nekad nebeidzās, mācīšanās. Nu labi, bet ko nozīmē darbs nekad nebeidzās? Visu laiku skatoties, kā pienāk jauns mēnesis vai gads vai regulējumi, un tad uzreiz domā, kā mēs tagad noturēsim to garšu mūsu maizītei? Tos uzdevumus jau tā daba pati piespēlē. Tā ir īstenībā gan ar tehnoloģijām, tas būs, kad nāk kādas jaunas iespējas, kā to izmantot sev par labu. Bet tāda viena lieta, ko es ļoti gribētu minēt, ir tieši tā saimniekošana, jo ir gan bioloģiski produkti, gan bioloģiskas saimniecības, un tā saimniekošana nenozīmē vien tikai tāds ceksītis un protokols izpildīts. Īstenībā tie saimnieki, viņiem ir tāds ilgtspējīgs skatījums. Un te es tieši gribu uzsvērt par saimniekošanu un saimniekiem, jo mēs īstenībā katrs esam saimnieki savā zemē Latvijā un esam saimnieki savai zemē, kas mums ir apkārt. Patiesībā tā ir bioloģiskā saimniekošana liela brīvība, jo mēs varam sagādāt savu sēklu, mums ir tīra augsne, kas atjaunojās, mēs varam viņu sēt, izaudzēt paši sev ēdienu un pabarot arī citus, pēc tam atkal novākt sēklu un tā turpināt. Sava veida neatkarība, es teiktu. Kas tad ir šīs saimniecības un arī saimnieki? To mēs pavisam drīz noskaidrosim, bet Reinim ir vēl jautājums. Man ir vēl viens jautājums. Kārtējo reizi varam palepoties un papriecāties par vietu un valstu, kurā mēs dzīvojam, jo nesen man bija saruna ar draugu otrpus okeānam, kurš dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs. Viņš saka, jūs, man liekas, vienkārši nenovērtējat, cik laba pārtika ir pieejama ikvienam no mums, jo viņš saka, mums, piemēram, ir Amerikā tāda lietotne, kur ir ļoti populāra, kur tu ej un noskanē katru produktu, un tev viņš parāda, cik slikti ir jau slikti. Kur no sliktajiem produktiem labāk izvēlēties. Un, protams, kā aiziet uz kaut kādu bioloģisku veikalu, tad tu maksā 4 vai 5 reizes dārgāk. Tā kā tas mums ir visiem jānovērtē, vai ne?
Jā, ar šiem te vārdiem arī mēs turpinām un skatāmies, kas tad ir tie mūsu apņēmīgie un tiešām brīnišķīgie bioloģiskās lauku saimniecības šī gada nominanti. Un šogad tika pieteikti 5 pretendenti. Tautas balsojumā par viņiem nobalsoja nepilnas 3000 reižu, jeb 2848. Un nominanti bija Zemnieku saimniecība Priežkalns no Madonas novada, nodarbojas ar biškopību, mājražošanu un aitkopību. Zemnieku saimniecība Arāji Augšdaugavas novadā nodarbojas ar pienu saimniecību un gaļas lielopu audzēšanu. Emīls Lankovskis no Zemnieku saimniecības Pilskalni nodarbojas ar putnkopību Kultīgas novadā. Zemnieku saimniecība Mētras Ogres novads audzē un pārstrādā krumcidoniju augļus, rabarberus, zemenes un ķirbjus. Zemnieku saimniecība Biržnieki Tukuma novadā nodarbojas ar piena kaza audzēšanu un piena pārstrādi. Aicinām Rūtu Mūrnieci pasniegt balvu nominācijas bioloģiskā lauku saimniecība uzvarētājiem. Un tātad šajā nominācijā ar aplausiem sagaidām uzvarētājs Zemnieks saimniecība Biržnieki Vānis Pagasts Tukuma novads. Zemnieku saimniecība Biržnieki lepojas ar vienu no lielākajiem kazu ganāmpulkiem Latvijā, plašu bioloģisko produktu klāstu no kazas gaļas un piena. Jā, man prieks un vēlos novēlēt ilgtspējīgu skatu nākotnē un lai top. Vakar visiem. Man liels prieks ir saņemt šādu balvu. Ir, protams, prieks censties, lai to izdarītu, un paldies jums. Īsi un kodolīgi, lai darbi runā paši par sevi. Liels paldies un apsveicam ar uzvaru šajā nominācijā. Lai top, citēšu, nu pat dzirdēto, bet kāds gudrais reiz teicis, ka prasme labi darīt darbu ir māka atrast līdzsvaru starp ir jādara vai varbūt var atlikt. Un vēl kāds gudrais ir teicis, ka pārstrādājas tikai tas, kurš neprot dalīties ar darbiem. Par nākamajiem konkursu dalībniekiem to nevar sacīt. Nākamā nominācija gada veiksmīgākā kopdarbība. Un vispār tā kopdarbība tāda varen smalka lieta izklausās. Zini vispār, kas tajā ir galvenais? Nu, es tev varu minēt pāris piemērus. Piemēram, ir jānomierinās un jāmēģina aizskatīt līdz 3 vismaz. Man liekas, tev līdz 2 parasti sanāk, tu jau sāc kaut ko komentēt. Labi, dot padomus, kas citus nekaitina, Reini. Svarīgi nenokaitināt un tad nedot padomus. Labi, nepurpināt piedurknē. Svarīgi tās atlocīt saulēcīgi. Nu labi, nerunāt aiz muguras, kas vēl? Nu, varbūt nedod pārāk daudz padomus un tieši uzdot pārāk daudz jautājumus. Derēs? Es gribētu, lai tu uzdod pāris jautājumus, kas gudri atbildēs mūsu nākamajam viesim, kuru arī tagad aicināsim uz skatuves. Jā, to mēs pavaicāsim Nacionālo bruņoto spēku orķestru galvenajam diriģentam majoram Andim Karelim. Jā, nu to, cik svarīga un īstenībā ātra kopdarbība ir mežā ziemā, es sajūtu pagājušajā pamata apmācībā zemesardzē, cik fenomenālā ātrumā var izrakt tranšēju ar vairākiem 100 smilšu maisu, vai cik ātri var uzbūvēt milzīgu telti. Tas ir fenomenāli, cik mēs kārtīgi iedodot visiem uzdevumu, to varam izdarīt. Bet, laikam, viens pats nospēlēt tādu orķestra cienīgu sniegumu nevarēs. Tāpat kā kauju uzvarēt, viens pats jau nevar. Jā, tieši tā. Viens nav karotājs un viens cilvēks nav orķestrs. Lai gan cilvēks var būt orķestris. Bet sadarbības, es domāju, galvenā veiksmīga sadarbības galvenā lieta ir skaidrs un vienots mērķis. Un, lai pie šī skaidrā un vienotā mērķa mēs nonāktu, mums ir vajadzīga grupa, cilvēku kopums, kas savstarpēji viens otru ciena, kas spēj sadarboties
un kas vēlas sasniegt šo mērķi, kas visiem ir kopīgs. Un tad jau tikai uz priekšu, un lai top. Te mēs atgriežamies atkal pie tiem līderiem, vai ne? Kuri redz to kopējo bildi un zina, uz kuriem punktiem paspiest, uz kuriem cilvēkiem kādās komandās salikt. Tieši tā, un katrai sadarbībai ir vajadzīgs kāds koordinators, kurš tad, kad vajag dod padomus, tad, kad vajag nedod padomus, tad, kad vajag atrodas piedurknes, iet kopā ar komandu vai biedriem un dara to darbu, lai viņš īstenotos un veiksmīgi tik novests pie mērķa. Un vēl viens jautājums. Cik liela loma ir lauksaimniekiem valsts drošībā? Es domāju, lauksaimnieku loma valsts drošībā ir ļoti liela, jo jebkurš karavīrs, jebkurš policists, jebkurš ugunsdzēsējs ir tāds pats cilvēks, kā šodien visi zālē, uz skatuves, pie televizora ekrāniem, viņš ēd. Un ikdienā mūs ar pārtiku nodrošina neviens cits, kā latviešu lauksaimnieki. Un, protams, arī ļoti liela lauksaimnieku nozīme ir būt gataviem, turpināt savu darbu, jebkurā krīzes situācijā, darīt savu ikdienas darbu, lai mums būtu pārtika, nevis krāmēt koferu un doties ātri tālu projām. Paldies, paldies! Liels Nacionālo bruņoto spēku orķestra galvenajam diriģentam majoram Andim Karalim par šiem iedrošināšiem vārdiem. Un tagad mums strauji ir jātuvojas nākamās nominācijas balvas pasniegšanai. Nepametiet skatuvi. Mēs sākumā vērsīsim uzmanību ekrānam. Mēs iepazīstināsim ar šī gada konkursa dalībniekiem nominācijā Gada veiksmīgākā kopdarbība. Un šogad konkursā tika pieteikti 5 pretendenti. Akcijas sabiedrība Dimedium Latvija, kas nodrošina visu nepieciešamo dzīvnieku veselībai un lauksaimniecības ilgtspējai, no zālēm un barības līdz aprīkojumam un tehnoloģijām. Kooperatīvā sabiedrība Piena Loģistika ir kooperatīvā sabiedrība, kas apvieno 87 piena ražotājus no visiem Latvijas reģioniem. Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība Drusti, kas apvieno 59 biedrus no Cēsu, Madonas, Smiltenes un Gulbenes novadiem. Biedrība Mālpils iedvesmo. Biedrība Mālpils iedvesmo apvieno vietējos zemniekus, mājražotājus, amatniekus, lai koptu un turpinātu Mālpils tirgus tradīcijas. Individuālais komersants Avoti PF nodarbojas ar piena lopkopību, kopdarbība ar Bebrenes vispār izglītojošo un profesionālo vidusskolu. Kamēr majors Andis Karels izvēlās, kuru tad no vairākām sējai balvām mums šeit mēs redzam, tagad mums ir jāsagatavojas, lai paziņot, kurš tad ir uzvarētājs nominācijā Gada veiksmīgākā kopdarbība. Tā. Jau nojauš garumu uzvarētājiem, redzēja, pieregulēja. Bet neviens vēl pirms tam nezin to, tā kā tas nav, neviens tas ir nejauši. Nezin, tas ir minējums, un mēs redzēsim, kā būs veicies. Un tātad. Un balvu saņem kooperatīvā sabiedrība Piena Loģistika. Aicinām uz skatuves balvu saņem kooperatīvā sabiedrības Piena Loģistikas pārstāvjus. Piena Loģistika uzskata, ka tikai kopdarbībā slēpjas spēks, lai kļūtu vēl varenāki Baltijā. Man tiešām prieks pasniegt balvu par sadarbību, jo, manuprāt, korporatīvi, jeb apvienības rada lielāku spēku, lielāku noturību, lielāku dažādību, jo komandā ir spēks un novēlu darboties kopā, meklēt jaunus draugus, jaunus sadarbības partnerus, būt stipriem, neuzvaramiem un tiekties uz mērķi. Paldies visiem klātesošiem par atbalstu. Paldies tiem, kas mūs atbalstīja. Paldies mūsu kooperatīvu biedriem. Un paldies visiem tiem, kas vēl domā pievienoties mūsu kooperatīvam par to, ka viņi domā. Ko es gribētu pateikt? Gribētu jums paziņot to, ka burtiski pēc 2 nedēļām kooperatīvam būs 10 gadu jubileja. Un šis pagodinājums, kas mums ir
jau piedzīvo pašreiz. Liels pārsteigums. Un mēs esam lepni, ka mēs esam, manā skatījumā, to pelnījuši kā kooperatīvu biedri, kas uz doto brīdi 10 gadu laikā ir sasnieguši dienā saražoto pienu 300 tonnas dienā. Tas ir diezgan vērienīgs cipars, tas atbalsta mūsu ražotnes uzņēmums, pārstrādes uzņēmums, dod iespēju Latvijas ekonomikai augt un pilnveidoties. Mans skatījums ir tāds, ka tikai kopā mēs varam sasniegt vairāk. Un šajā gadījumā aicināt visus pievienoties mums, lai tas spēks pieaugtu un mēs sasniegtu arvien vairāk. Gribētu arī dot vārdu padomes priekšsēdētājiem Jānim Ločmelim un valdes loceklei Lienai Upei, lai arī viņi pasaka pāris vārdus par kooperatīvu. Es tā īsi un kodolīgi, tikai komandā ir spēks. Labvakar visiem. Šo te balvu gribētos sadalīt 87 vienādās daļās un šovakar nosūtīt katram no mūsu biedriem, no šīm saimniecībām, kas darbojās kooperatīvā, jo jūs esat malači un jūs darat grandiozu darbu ikdienā. Mēs jums šo balvu nogādāsim. Bet interesantais ar sadarbību un kopdarbību ir tas, lai tas veiksmīgi notiktu, ir jāizpildās dažām lietām. Pirmā lieta ir spēja mācīties, ir vajadzīga spēja mācīties, izglītoties. Nākošais ir, ko jau šeit arī pareizi minēja, ir jābūt varēšanai saglabāt vēsu prātu, kad sanāk kopā lauksaimnieki un uzņēmēji. Un trešā lieta ir jābūt pārliecinātam par to, ko tu dari, par to, kādu ceļu tu esi izvēlējies iet. Un, ja ir šis ceļš izvēlēts, tad ejam tikai ar pārliecību. Protams, ir arī izaicinājumi, bet mēs, kā kooperatīvs, kā lauksaimnieki un līdzīgi domājoši, redzam to, ka laukos nākotnē būs iespēja veiksmīgi darboties tiem uzņēmējiem un zemniekiem, kas spēs sadarboties, kas kooperēsies un spēs par sevi pastāvēt. Tikai tā būs iespēja izdzīvot un veidot šo te vidi, kādu mēs gribam, dzīvus laukus. Un būtu arī aicinājums augstgodājumam prezidenta kungam un ministra kungam, klātesošajiem un televīzijas skatītājiem, ka nekur nav palicis šis te teiciens par glāzi piena dienā, un dzirdot šo Viļņa komentāru par mūsu spēju ražot pienu, tad es visus jūs ļoti aicinātu pāriet jau laikam uz 2 glāzēm piena dienā. Par lielu Latviju. Paldies! Liels paldies! Gada veiksmīgākā kopdarība. Un tad man Reini jāprasa, cik tu glāzes piena dienā izdzert pagaidām? Kā kur reizi, bet šis lika aizdomāties. Būs tiem bērniem jāatņem tā viena glāze, lai sadala viņu uz 2 un es vienu vakarā vai no rīta. Bet nu labi, to mēs tiksim galā. Sakām vārdi vai teicieni šeit tika pieminēti, bet ir viens spilgts, es domāju, jums tas noteikti nav jāatgādina, un tas ilustrē īstenībā ne tikai lauksaimniecību, lopkopību, vai īstenībā to var attiecināt uz jebkuru sfēru, bet tas skan sekojoši. Ar sitieniem no zemes var iegūt tikai putekļus, nevis ražu. Tas nozīmē, ka zeme ir jāmīl un jāprot to kopt. Un, ja runājam par nākamo nomināciju, tad šie uzņēmēji ne tikai mīl savu zemi, bet kop to tā, lai to zemi iemīlētu arī citi. Jo nākamā nominācija ir par smagu darbu, disciplīnu un neatlaidību. Kā arī to spēku, kas ļauj zemniekiem ar abām kājām stingri stāvēt savā zemenē. Nominācija Gada lauku saimniecībā. Šajā nominācijā šogad bija ļoti liela konkurence. 12 spēcīgas lauku saimniecības. Bet kā veicās ar vērtēšanu, jautāsim ilgadējai komisijas dalībniecei, lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes valdes priekšsēdētāja vietniecei Dzintrai Lejniecei.
Es Dzidri vēlējos uzreiz prasīt, cik sarežģīts vispār ir tas vērtēšanas process, jo man šķiet, balvas tiek tik viegli iedotas, bet tas taču ir tik grūts darbs saprast, kuram tā balva pienākas. Jā, tas tiešām ir ļoti grūts darbs. Mums iet jautri un reizēm arī ļoti smagi. Šo garo gadu gaitā ir bijis dažādi. Ir bijis tā, ka mēs esam viens uz otru sapūcējušies, mēs esam ilgi un gari skaitījuši ciparus un balsojuši, tiešām izmantojuši visas šīs te iespējas, ko dod nolikums. Bet vienmēr esam nonākuši pie kompromisa. Kas ir tāds lielākais kurjos, ko jūs atceraties, kuru nevar aizmirst, jo tas ir, tā parasti nenotiek, bet šoreiz? Jā, saimniecības ir ļoti dažādas. Ir gan lopkopības, gan augkopības, ir dārzi, ir smilšērkšķi. Ir ļoti, ļoti dažādas. Un tā izšķiršanās par to, kurš tad ir tas pats labākais, jo saimniecības ir tiešām ļoti spēcīgas, ar harizmātiskiem vadītājiem. Un ir tik ļoti, ļoti grūti, un tad ir tā, ka ir bijis tā, vai tad bites ir lopkopība? Tiešām? Protams. Mums ir tādas, tā kā frontes, mums ir lopkopības pārstāvji un ir augkopības pārstāvji, un tad mums ir tāds cīniņš reizēm. Bet kopdarbībā tā tad rodas šis rezultāts, ko mēs šodien arī redzam visu sējai balvu ieguvēju rokās, vai ne? Tieši tā. Un šogad bija ļoti interesanti tas, kad ļoti daudz saimnieki lepojās ar to, kad viņi dod lietām otro dzīvi, kas mums ļoti, ļoti uzrunāja, kad nevis vienkārši izmest, bet dot lietām otru dzīvi. Brīnišķīgi vārdi, es tam pilnīgi piekrītu, jo es ļoti mīlu dot dzīvi otrreiz lietām. Rein, tu to ļoti labi zini. Zinu, un es zinu, ka arī bez bitēm nebūtu nekā. Tieši tā, tieši tā. Tā kā dzīvosim draudzīgi. Labi, Dzintra, šo vai šo? Jāizvēlās, atkal jāizvēlās. Labi, ir pienācis tas brīdis, aicināšu jūs doties skatos vidū, es palīdzēšu nedaudz. Māra. Jā, kamēr mēs vēl pirms tam paskatīsimies, kas tad bija nominanti arī šogad. Un šogad bija pieteikti 12 pretendenti tautas balsojumā, un par viņiem nobalsoja 7321 reizi. Uzmanību ekrāniem. Zemnieku saimniecība Kotiņi, Palmu novads. Sijā Joži, Tukuma novads. Sijā Amberform, Smiltenes novads. Zemnieku saimniecība Brieškalni, Cēsu novads. Sijā Rukši, Dienvidkurzemes novads. Zemnieku saimniecība Mežmalieši, Kuldīgas novads. Mirdza Rubene un piemājas saimniecība Teterī, Jēkabpils novads. Zemnieku saimniecība Akācijas, Jelgavas novads. Kroņu zirgaudzētava Sijā Ādažu veterinārā klīnika, Limbažu novads. Zemnieku saimniecība Lācīši, Gulbenes novads. Zemnieku saimniecība Pupāņi, Dienvidkurzemes novads. Sijā Lielvircava Argo, Jelgavas novads. Un tagad es skatos, aicinu vēlreiz zemkopības ministru Armandu Krauzi. Dzintra varētu nodot balvu ministra kungam, kurš pasniegs balvu, bet Dzintrai arī līdzi ir kas īpašs.
Un tūlīt pat mēs arī uzzināsim balvas saņēmēju. Un aplausiem skanot uzzinām, ka 25. gada sējai balvu iegūs zemnieku saimniecība Kotiņi. Balvu novads. Aicinām balvu saņemt zemnieku saimniecības Kotiņu īpašnieku Aldi Ločmeli. Un visu komandu, protams. Zemnieku saimniecība Kotiņi ir viena no lielākajiem sēklu ražotājiem valstī. Kotiņi ir populāri tirgu ar paša audzētiem un ražotiem vietējiem produktiem, zirņiem, pupām, grūbām, kas kļuvuši par zīmola Kotiņu simboliem. Šī ir ļoti nozīmīga nominācija, jo man ir prieks, ka Kotiņi ir ieguvuši, jo te tiek vērtēts gan finanses, gan saimniecības, citi rādītāji, ražīgums. Var sakot, visi mēs cenšamies būt tuvi perfektumam, šis ir vistuvāk. Šogad pirmo reizi ir jauna balva no vērtēšanas komisijas gada lauksaimniecības uzvarētājiem Vārpiņa. Es jau uzreiz pasaku, kas tur ir iekšā, lai jūs zinat. Labvakar. 90. gados, kad vēl mācījos Malnavas tehnikumā, bija arī klausījos pasakas. To, kur dziesma bija, par pasaciņu. Un klausoties pasakas, kad kaut kur pasaulē ir lauksaimnieki, kas brauc ar savādākiem traktoriem nekā pie mums, kas var slaugovis savādāk un ražu novākt, kuriem ir tradīcijas, tad izveidojās sapnis. Un 30 gadu laikā ar komandu, ar savu dzīves biedri Viju, ar vecāku palīdzību izveidojās arī saimniecība, kur mēs radām jums atkal pasaku. Varat aizbraukt ciemos, paskatīties, vai tā pasaka piepildās vai nepiepildās. Un katrs lauksaimnieks stāsta pasakas. Vai ticat, vai neticat. Jā, bet tur tā lieta. Es šogad biju Anglijā, un tur lauksaimnieks, kas apsaimnieko arī un teica, visi lauksaimnieki uz pasaules vienādi. Rudenī viņi gaida ražu, un neviens uz banku nebrauc pirmais. Un tikai pavasarī saka, ka raža būs pati labākā un cena šogad būs pati labākā. Tātad atkal pasakas. Tāpēc tā dziesma droši vien, ka bija pati galvenā priekš lauksaimniekiem. Bet no tā veidojas cerības. Paldies visiem! Gada lauksaimniecība, Sijā Kotiņi. Tiešām apsveicam no sirds ar milzīgo darbu, kā jau ministrs kungs minēja. Tuvu perfekcijai ļoti, ļoti, ļoti tuvu. Jā, it kā neviens nav perfekts, bet redzējām, uz ko tiekties, jā? Un kas par vakara pasaciņu, ko varēs stāstīt, un daži neticēs, bet daži noticēs, jo būs redzējuši TV ekrānos. Bet tagad laiks kultūrālai baudai. Īsā laikā atpazīsiet vairākus slavenus skaņdarbus. No Japānas skicēm līdz pat laika dziesmiņai vai cielaviņai. Izpildi jaunais talants Marijus Grencis un Elīna Krastiņa. Neturi viņu ciet,
Kā tev patīk, kā tev neļauj iet, lai pulkstenis iet, neturi viņus iet, vienalga vai turi vai neturi viņus iet, tu vari aizvērt pavisam, pulksteni ciet, vienalga vai turi vai neturi viņus iet, tu vari aizvērt pavisam, pulksteni ciet. Visapkārt zemes iet, kā zilis iet un tik nepārasti viegli iet, pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigāts, jo vēl aizvien, ik rīt uz vidzemē, kā ciela viņa pretī skrien. Bet tomēr es eju tur, kur saule augst. Un man līdzi ļoti laba tukša summa, uz kuras var arī snaust. Bet tomēr es eju tur, kur saule augst. Un man līdzi ļoti laba tukša summa, uz kuras var arī snaust. Marijus Grencis un Elīna Krastiņa. Jā, dzirdot laika dziesmiņu, es aizdomājos, un nekad īstenībā nebiju aizdomājies, kā zemniekus, lokopjus ietekmē tā laika pagriešana. Šonakt taču jāgriež, ne? Kaut kā tur mainās viss, tur, es nezinu, gotiņas pēkšņi dod skatās, kas notiek. Un nedaudz tāds Halloween skaņas bija, vai ne? Bija uzreiz tāds ķirbīts, kurā tēk liesmiņa. Paceļojām dažādās emocijās, klausoties šajā priekšnesumā, bet tagad gan es aicināšu uz skatuves, uz centrālās skatuves. Latvijas lauku konsultāciju izglītības centra valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani un konkursa sējējs ilgadējā Lieldrauga akciju sabiedrības Jaunpils pienotava rūpnīcas vadītāju Viesturu Krilovu. Lai paziņotu sabiedrības atzinības balsojumu rezultātus un pasniegtu atzinības balvu Latvijas sabiedrības favorītam. Īsus aplausiņus. Ātrus. Labvakar. Labvakar. Šo zālē jūtam īpaši auru, man liekas, tāda mīlestība. Mīlestība pret to, ko jūs dariet. Mīlestība pret savu saimi, pret savu sētu, pret savu Latviju. Tāpēc mums ar Viesturu ir tāds satraukums, jo šī nominācija ir patiešām jauna. Šogad pirmo reizi un tautas balsojums. Tautas balsojums, man liekas, kas arī tika turēts līdz pēdējiem noslēpumam, līdz vakardienai. Pat mēs paši neviens nezinājām, kurš te būs gala uzvarētājs. Tautas balsojums, tautas atzinība ir tāds teiciens, cilvēks var izdarīt ļoti daudz, viņš var izdarīt visu, ja viņam ir blakus kāds, kas tic.
Tāpēc arī mums, lauksaimniekiem, kas dara smagu savu darbu, reizēm jūtamies diezgan vientuši savā traktorā, savā fermā, šis tautas balsojums, atzinība no cilvēkiem, kas ir blakus, kas pa viņu balsojuši vairāki tūkstoši reizes, man liekas, ir ļoti svarīgs, jo tas dod spēkus. Tāpēc mums ir tas gods, ko var viestur paziņot, nolasīt uzvarētāji. Tautas balsojumā bija ļoti sīva cīņa starp jauniem lauksaimniekiem un līderu projektiem. Tas tāds bišķi intrigai, jau sausās. Jā. Kopā nobalsoja 49 693 dalībnieki. Aplausi! Man liekas, tas ir fantastisks atzinības rādītājs. Tas ir fantastisks rādītājs par to, ka mēs mīlam savus soņus, lauku cilvēkus un esam ar viņiem kopā. Un par uzvarētāju tauta ir lēmusi. Sijā J.K. Timbers, uzņēmums no Balvu novada ar tā saimnieku Kārli Vanagu. Jūs to izdarījāt. Jūs esat labākie. Par jums balsoja visvairāk. Prieks. Un tagad balva un ceļojums uz Jaunpilī. Gaidam ciematus. Wow, es esmu šokā. Un gribu pateikt paldies. Milzīgs paldies sievai, kas katru dienu lika aģitācijas rakstus sociālajos tīklos un ģimeņu čatiņos. Paldies ģimeņu čatiem un pārējiem atbalstītājiem. Un milzīgs paldies maniem vecākiem, mammai, tētim, kas iemācīja mīlestību pret darbu. Paldies arī Ziemeļlatgales partnerībai, kas man izvirzīja. Un paldies jums visiem, kas balsoja. Un prezidentam ātri gribu pateikt, ka mēs atbraucām ar visiem 3 dēliem uz šejieni, bet 2 izvēlējās palikt pie Rīgas brālēnu, tāpēc mēs gaidīsim prezidentu pie mums atpakaļ uz Balviem. Paldies jums! Piedod, stop, viens ātrs jautājums. Kā sauc jaunāko dēlu? Miķelis. Nu tad Miķeli, iedomājies, jūsu ģimene ceļo uz Jaunpili. Neaizmirstiet Miķelīti mājās, citādi būs viens pats mājās 7. Ja? Nu re, bet uz Jaunpili, kā brauksiet. Bet īstenībā varētu Latvijas versiju uztaisīt, lai Ziemassvētkos ir kāda jauna filma, ko skatīties. Kā jūs braucāt uz Jaunpili un aizmirsāt Miķelīti mājās, un tad viņš taisa laukos brīnumus. Miķeli, būs labi, paldies, un liels prieks tiešām par šo brīnišķīgo sabiedrības atzinības balsojumu vērtējumu, jo man tiešām šķiet, ka tas ir milzu vērtībā. Milzu vērtībā arī nākamā un noslēdzošā nominācija. Atdot darbam sevi un darbs godās tevi. Šis sakām pants spilgti raksturo nākamo nomināciju. Jā, un tā ir arī šī vakara beidzamā nominācija. Tā ir nominācija par nesautību, par piederību laukiem un cilvēkiem. Nominācija par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Un balvu saņem Dzidra Kreišmanē. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Augsnes un Augu zinātņu institūta asociētā profesore, kas mūža laikā veltījusi darbu bioloģiskās lauksaimniecības izglītības atzīšanai un stiprināšanai Latvijā. Jau 48 gadus viņa strādā universitātē, pētot zālājus, vadījusi fakultāti, asociāciju un organizējusi mācības zemniekiem. Dzidras Kreišmanas ieguldījums ir atzīstams par mūža darbu. Aicinu skatuves sveikt konkursa sējējas laureātus un pasniegt balvu par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā Latvijas valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Godātais ministra kungs, cienījamie lauksaimnieki un ļoti cienījamā Kreišmanas kundze. Man tiešām ir šodien liels prieks būt atkal kopā ar jums. Šķiet, ka pavisam nesen, pirms gada, Mālpilī, mēs visi kopā svinējām sējēju 2024. Gads ir pagājis ļoti ātri. Šis ir bijis ļoti grūts un sarežģīts gads.
To jūs visi labi zināt. Un tad, kad man augustā bija jādodas gan uz Rēzeknes, gan uz Madonas, gan uz Jēkabpils novadiem, lai iepazītos gan ar nodarītajiem postījumiem, gan, kā es domāju, uzmundrināt lauksaimniekus, beigās sanāca tā, ka es atgriezos jūsu uzmundrināts, jo jūsu spars, enerģija un dzīves prieks ir tas, kas tiešām ļauj tikt pāri visām dzīves grūtībām. Ja mēs runājam par lauksaimniecību, jau ar katru gadu, es priecājos šajās ceremonijās satikt ar vien vairāk cilvēkus, uzņēmējus, ar kuriem es esmu ticies vai kurus es esmu apmeklējis. Es priecājos par jums visiem, un mēs zinām, ka lauksaimniecība tā ir gan zeme, tās ir tehnoloģijas, tās ir dažāda veida lietas, kuras tiek izmantotas, jau pat mākslīgais intelekts, bet beigās, un pats galvenais, tie ir cilvēki. Tie esat jūs, kas visu sevi atdod lauksaimniecībai. Bet kas būtu lauksaimniecība bez tiem, kas visu savu dzīvi atdod laukiem? Un man jāsaka, ka iepazīstoties ar šī gada mūža laureātes gājumu, profesoras Dzidras Kreišmanas gājumu, es tiešām varu teikt tikai to, ka tas ir darbs teju 50 gadu garumā, kas ir veltīts gan zinātnē, gan studentiem, gan laukiem. Tad, kad mēs šeit mazliet ceremonijas laikā runājām ar ministru, tad es uzzināju, ka jūs esat arī ministra skolotāji. Un ne tikai. Gan jau šajā zālē ir daudz tādi. Es gribu jums teikt tiešām lielu paldies gan mūsu valsts vārdā, gan lauksaimnieku vārdā par to nesautību, ko jūs esat veltījusi zinātnē, ko jūs esat veltījusi Latvijas laukiem, ko jūs esat veltījusi Latvijas cilvēkiem. Bet es arī zinu to, ka nekas jau nebeidzās, ka viss jau tikai turpinās. Un pēc šīs svētku ceremonijas, pēc šī jaukā vakara būs atkal jauna nedēļa, atkal jaunas idejas, jaunas lietas, ko pētīt. Es gribu arī īpaši uzsvērt to, ka man liekas, ka jūs esat daudz darījusi ne tikai, lai attīstītu laukus, bet lai atrastu arī pareizo līdzsvaru starp vides interesēm un arī labu saimniekošanu. Un tas ir īpaši nozīmīgi šobrīd. Par to jums liels paldies. Tā kā publika stāv kājās. Es vairs negribu nevienu nogurdināt. Es tikai gribu teikt Kreišmanas kundzei lielu paldies un novēlēt vēl daudzus gadus mūsu Latvijas lauku un lauku zinātnes labā. Vai jūs nedrīkstiet sēsties vēl? Pastāvēsiet. Jā, šis patiešām ir milzīgs gandarījuma un saviņojuma brīdis. Bet es šobrīd gribētu teikt to, ka šī atzinība ir visai bioloģiskai lauksaimniecībai, jo tā nu reiz ir joma, kas ir lēni, soli pa solītim neatlaidīgi attīstījusies kopš 90. gada sākuma un sasniegusi to, kāda šobrīd ir bioloģiskā lauksaimniecība. Tādēļ milzīgs paldies visai bioloģisko lauksaimnieku saimei. Jūs bijāt mana stiprā aizmugure, iedvesmojāt, prasījāt un bija prieks iet un darīt. Paldies manai ģimenei. Mani vecāki jau no bērnības man radināja pie lauku darbiem, tādēļ lauki man ir tuvi, lauksaimniecība saprotama lieta, un paldies manai augstskolai. Paldies Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei par to, ka es 48 gadus esmu varējusi radoši attīstīt sevi, krāt zināšanas, krāt pieredzi un ar to tālāk dalīties gan ar studentiem, gan ar ļoti daudzām lauksaimnieku auditorijām. Un paldies sējai vērtēšanas komisijai. Pieļauju, ka to kandidātu bija vairāk uz šo apbalvojumu. Paldies, ka atzināt manu darbu par tik vērtīgu, lai saņemtu šo brīnišķīgo balvu. Un nobeigumā es
vēlos apsveikt visus nominantus un īpaši laureātus. Jūs visi esiet milzīga vērtība Latvijai. Paldies! Mēs varam būt lepni, ka mums ir tik čakli, tik brīnišķīgi cilvēki. Lai jums visiem veiksmi! Paldies! Dzīdra Kreišmane, brīnišķīgs darbs mūža garumā un arī pateicības vārdi tik skaisti. Mēs tiešām sakam lielu paldies par izdarīto, lielu paldies par sasniegto. Dzīdra Kreišmane 2025. gada balvas ieguvēja par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Jā, nav mums naftas, nav mums dimantu, kā Simtā debija dziedāja, bet, manuprāt, dargākais, kas mums ir, tas ir cilvēka resurs, un tie esat jūs, un es domāju, ka šovakar mēs tik daudz dažādu domu graudu dzirdējām, ka varētu vien pierakstīt visu, bet jebkurā gadījumā es tā kā no sporta puses nākot, atceramies tādu Normundu Sējēju, vai ne, kas šai balvai piestāv noteikti. Iespējams, kādu gadu jau pasniedzis kādu balvu. Pirms vairākiem gadiem spēlēja izlasē, pēc tam strādāja ar jauniešiem, bija ģenerāla menedžeris, un tad pienāca, neatceros kurš gads, bet mans komandas biedrs, ar ko mēs amatieros kopā spēlējām, Roberts Pļāvējs. Un tā nu pienāca 23. gads, un mūsēja beidzot izcīnīja ilgi kāroto bronzu. Tā kā mēs šodien dzirdējām, Steve's Jobs par punktiņiem, Kobe Bryants par ticību saviem spēkiem, un jūs jau zinat, ka tie panākumi jau tik ātri neatnāk, un mēs dzirdējām par to, ka balva ir smaga, bet vēl smagāks ir tas grūtais darbs arī brīžos, kad lauki pielijuši un garstāvoklis nebūtu nav tas priecīgākais. Bet viss būs labi, vai ne? Jā. Aplausiem skanot, es to gribētu dzirdēt. Pilnībā piekrītu Reinim un gribu pateikt jums lielu paldies visiem klātesošiem, kas šodien bija ar mums un arī visiem televīzijas skatītājiem. Sējējas 2025 visas balvas ir pasniegtas, bet tagad aicināšu visus uz kopīgu dziesmu, lai skan skaista mana tēvu zeme, dzied visi. Skaista mana brāļa sēta, teja diami vārtīņā. Skaista mana brāļa sēta, teja diami vārtīņā. Pavienījami saule brauca, paotrījami mēnestīši. Pavienījami saule brauca, paotrījami mēnestīši. Patrešījami mājās braucu, div dzelteni kumelī. Patrešījami